Jūs atceraties Slapjās Raganas stāstu, kur dēļ kaimiņiem grib aizvērt ciet trasi? 150 paraksti ir par to, lai tā trasta nebūtu. Tagad grib ķerties klāt arī ziemas trasēm, un mums, man liekas, Latvijā ir viena tāda ļoti liela problēma. Redziet, Garkalnes pagastā autoentuziasti Gončiki izdomāja izveidot pirmo oficiālo ziemas trasi. Jūs nepārklausījāties oficiālo, nav neviena oficiālā ziemas trasa. Un tajā brīdī, kad viņi pateica, ka viņi grib to visu izdarīt oficiāli. Lepsis ir robežu noda deputāts. Lepsim ir čomi, kas viņam to visu ļāvā, kā viņš iznīcināja mežu. Ja to trasi pieļaus turpinājumu viņai, tad tā daba tiks vispār noteikti iznīcināta šajā apgabalā. Redzat, mēs it kā gribam, lai ziemā ir mazāk avārijas, cilvēks saprot, ko dara uz ceļa un spēj braukt kārtīgā ziemā un nebaidās no ledus, bet tajā pašā laikā trasēm taisam problēmas, tukšās privātās teritorijās braucam rakstīt protokolus un brīnamies, ka džeki slīpē pa ielām. Es šajā video došos apskatīties, kas tad notiek tajā Garkalnes pagastā. Aizbrauksim arī uz citām populārām Latvijas ledus trasēm un apskatīsimies, kā tur viss iet vaļā. Plus, protams, mūsu jauno žūrīti ieliksim slodzē un centīsimies izdzīvot un, protams, aprunāsimies ar vietējiem. Un ne tikai vietējiem, mēs ciemosimies arī pie valsts policijas, jo man ir daži jautājumi, ko es gribu viņiem pajautāt. Kā policija skatās uz šiem te procesiem, kas vispār notiek par kaut kādu trašu slēgšanu un pretenzijām un vispār to, ka cilvēkiem nav īsti kur papraktizēties. Un kā ierasts sasmērētās siermaizītes sagatavo melno tēju un mēs laižam ziemas trasītēs. Apskatīsimies, cik tur viss ir slikti vai labi. Labrīt, šobrīd ir 6 no rīta. Un mēs ar čaļiem domājam, šitāds saliņš, kāds tagad ir šeit, viņš īstenībā ir ļoti reti un tas ir jāizmanto, tāpēc mēs tagad darbdienā kopā ar filmašanas komandu, kopā ar Brašku, ar viņu Zetku, no Dundegas Dzegus ar savu čomu brauks. Mēs brauksim uz vietu, kur Latvijā vislabāk var trenēt drifta. Tandems, drifta vainas lībi samēt, izdriftosim visu planētu, lidojot kā darbu kavēt, tas ir tandems, drifta vainas lībi samēt, izdriftosim visu planētu, lidojot kā darbu kavēt. Brauksim ar mūsu draudziņu, kurš joprojām ir vienā gabalā, un es ticu, ka šodien ar visiem tiem foršiem tandēmiem mēs šī tik smuki vairs atpakaļ neaizbrauksim. Tas pieks bija tik liels, ka man likās, ka tu man visu priekšu. Nav tik traki īstenībā. Nē, tā ir ļoti labi. Paskatieties uz šito te. Es jau domāju, Ziemassvētki ir beigušies, bet pastiesim vienkārši. Tik fantastiski. Kāpēc Ziemassvētkus reiz? Man tas reiz sagribās dāvanas un eglīti un visu kaut ko. Tev izstās? Pēc Ziemassvētkiem? Jā, bišķiņ, jā. Kur tu reiz lampiņas un eglīti? To īstenībā varētu salikt. Bet ārā vispār izzīm. Neizstāsta, kā uzzīmēt tā mašīna? Nē. Izstāsta, ka Zibens McQueen's zilajā versijā. Jo, tiešām tāds dzīvē īstenībā pat izskatās inčīgāk nekā bildēs. Bildēs man tā Jā, varbūt, viņš arī pie sniega smuki izstāsta, vakar nobraucis, kur sniegs ir vienreiz izstāsta. Jo bildēs kaut kā, es gan jau domāju, jūs vidi kā arī viņi nenolasa tās formas pareizi, jo viņš izstāsta bišķiņi varbūt mazāks. Čels, kurš ir vēl lielāks par manīm. Ielēni apskatīsimies. Tu redzi to vispār logām kaut ko? Tā nedara! Šitā mašīna pa šurī. Par cik ceļš būs garš, mēģinājām savus pakaļus piecelt agrāk, un tas savā ziņā arī izdevās. Tagad uzpildām degvielu un braucam uz Baldoni. Jūs nevarat iedomāties, kā darbu esam ieguldījuši šajā sērijā, tādēļ, ja tev līdz šim vismaz kaut kas no viss šī te patīk, nospied to laiku un varbūt pat apsver, iespēja pievienoties kā sakotājs. Un šī trasa Baldonē, kur pats būšu pirmo reizi rajonā, Džeki saka,
Viņa esot viena no visu laiku labākajām ziemas trasēm Latvijā, kur ļoti daudz zinām drifteri trenējās, un pēc brīža mēs šeit pašausim vaļā. Bet pirms testējam trasu un mēģinām saprast, vai arī šeit kaimiņi sūta virsū policiju, mums jāizdara kaut kas ļoti svarīgs. Mēs tikko sapratām, ka Dzeguzai šodien ir dzimšanas diena. Ja Facebook nemelo. Mēs šobrīd esam Ķekavā. Mēs iebrauksim kaut kādā tuvākajā bodītā, jo mēs ar tukšām rokām noteikti Mēs nedrīkstam. viņam varam kafiju aizvest vienkārši un buljonu bīrāciņas. Kamēr tikām līdz veikalam, mūsu idejas par dāvanu Dzeguzai joprojām bija miglātītas. Bet nopietni, lielie balzām beigušies. Pirmo reizi dzīvē. Es domāju, ka dabūs ņemt Kaut ko pieaugušiem. Siltāk. Es tikko atcerējos, ka Šmīgi jau tagad no 10 tikai tirgo. Un kamēr es gaidīju tās dažas minūtes, kamēr Šmīgi varēs iesist kasē un tas viss būs legāli, es nebiju vienīgais, kurš nebija apmierināts ar šo te, kad ir jāgaida. Kā to sauc? Oskar. Oskars? Roberts, prieks. Roberts, jā. Liek piebilst, ka Oskaram nepatika jaunie normatīvie akti ar alkohola tirgošanu, un šīs bija mans garākās dažas minūtes dzīvē. Kur šansē iepriekš? Tur bamboleo, tur un tur tas miezīgi. Miezīts šodien ies iekšā, jā? Laiks ļoti vilkās šobrīd, un tikko ar jauniegūto draugu Oskaru sarunas arī sāk atraisīties. Tev traucē tas īstenībā? Tev arī traucē. Tikai šodien. Man vispār Šmīgi nepatīk. Labāk ir liet benzīnu iekšā mašīnā un iet šķērītē. A saļarka? Saļarka, dīzeli arī var. Kā kurā mašīnā? Saļarka. Tev BMW patīk? Jā? Man Lamborghini patīk. Ok. Lamborghini. Man arī patīk Lamborghini. Kurš mīļākais modelis tev ir? Amerikāni. Kurš no BMW tev labāk patīk? Visi BMW labi. Visi? Un Audi? Lamborghini. Jā. Principā jau tas pats ir. Ja tā ņem. Lamborghini. Jā. Lamborghini. Jā. Bet Audi un Lamborghini jau tas pats sanāk. Tikai dārgāks. Varbūt mazliet ātrāks, jā. Jā, un tagad laiks pilnīgi bija apstājies, un viņš negāja uz priekšu, grib braukt uz trasi. Kundu filmē. Tas mums čoms ir. Kamēr es mēģinu ar sevi tikko iegūto draugu nogludināt attiecības, ļauj man ātri pastāstīt par šīs sērijas atbalstītāju. Drīz nāk jaunā sezona, un iespējams tu esi noskatījis kādu jaunu lietotu automašīnu, bet neapzinies, kas lācītim vēderā, jo bieži jau tačkas izskatās šādi sludinājumā, bet īstenībā viņas izskatās šādi. Varbūt pat vēl sūdīgāk. Un kā ar vertikāli saits, kur tu vari pārbaudīt, vai automašīna nav bijusi sīsta, notīts nobraukums, vai nav bijusi zakta, vai ar papīriem viss ir kārtībā, no kuras valsts viņa ir atnākusi, un vai tur viss ir kārtībā. Un kā mēs redzam, ļoti bieži sludinājumā tiešām tas viss ir pilnīgi savādāk, kāds izskatās, kā ar vertikāli atskaitē. Ļoti labs piemērs, paskatieties, kur ir sludinājums, un kur tā izskatās tačka īstenībā. Un, ja tu nezini, tu vienkārši iztērēsi naudu, pēc tam tev ir nervi, beigti, ļoti liela izdevumi, un pēc tam, kad tu tirgos to mašīnu, viss sāksies no jauna. Viņš ir stukačs. Nē, nav stukačs. Izskatās, ka Oskars ir mazliet nomierinājies, dodamies atpakaļ pie video, bet atceries, man ir šis te promo kods, kuru tu vari izmantot, ja vēlēs atrast kādu savu automašīnu un to visu izdarīt mazliet lētāk, 20% lētāk, tas nav maz. Atceries, iegūmē šo te kodiņu, un video aprakstā būs arī atrodams Car Vertical links, lai jums labs pirkums. Dodamies pie Oskara. Es šobrīd nožēloju, ka gribēju pārsteigt Dzeguzi ar pudeli, un vispār, draugi, šis ir labs iemesls vispār Šmigai iet apkārt. Stukačs. Viņš nav stukačs. Tērējiet naudu savām izkastēm, nevis dzērat. Tas laiks tik ļoti lēni velkās, tas ir. Nodevējs. Nav viņš nodevējis, tā ir normāls čals. Tā. Stukačs. Kaut ko tādu foršu novēlējumu kādam iedod. Arī tādu samudrinājumu vajag cilvēkiem. Lai viņš iet dirs. 10, davai vecīgi tur rajoni, ja? Ļoti labi sanāk, vecīgi, ļoti labi. Bija prieks tev satikt, davai tiekās, ja? Šis Ķekavas apciemojums īstenībā jau žēl,
Ot tā noteikti. Nu tad beidzot esam ieradušies mūsu pirmajā ledus trasē un esam šeit šodien vieni no pirmajiem. Un visvairāk es ceru, ka tagad Zeguze spēs novērtēt manu dzimšanas dienas dāvanu. Daudz baltu dieniņu! Un nopūt, reku kūku. Nu, davai. Nu, davai, pūs. Kas te notiek vispār? Ka tu speciāli bodīkīti liki virsū? Tas normāls? Es viņu nopirku tādu jau. Ar bodīkīti? Nu, es pieliku pats, bet man nāca viņš līdzi. Nopirkt. Es neesmu tavs sieva, tu varu stāstīt. Nē, nu, viņš nāca līdzi nopietni. Kolēģis viņu pārdeva, izgāja apskatu. Šodien tāds pierakupsiks ir šo to tirgo. Tehniski pastāst, kas te notiek vispār. Tas tā kā vajag. Stūri ir, hidri ir. Griezt karājās. Tas viss tā kā bītarim pienākās. Ceru, ka tu mani vai es tev baigi nesaskādēs, bet nu... Vai tu mēs kādreiz esam gadīsies. saskarējušies? Tos numurus tu štancē pats viņus? RV? Jā. Es viņus zondē, vecīgi, nav viegli. Ja kāds kādam ir uzrakstiet, es vēl vienu RV numuru meklēju. Kad Zegus bija sasveikts un visi pamērījās ar krāniņiem, kuram tad ir labāks pīteris, bijām gatavi braukt trasē. Tagad forši no rīta te neviens nebija. Varēsim satrenēties pirms parādās visi lielie drifteri. Nē, īstenībā šī ir ļoti, man liekas, laba trasa, kur trenēties tandēms un visu pārējo. Sūdīgām riepām te vispār nav ko darīt. Man patīk, domāju, ka ir lielāks ātrums. Te nevar tādā ātruma dabūt. Nu labi, te būs interesanti tos tandēmus safilmēt un visu, bet es laikam, man patīk, kad var atvilkt. Drots augšā čība lejā, pedāls grīdā nav vairs ceļa. Riepas skup, kad stūras slīd, brekums nestēj, brekums lēš līdzi. Drots augšā čība lejā, pedāls grīdā nav vairs ceļa. Riepas skup, kad stūras slīd, brekums nestēj, brekums blīž līdzi. Viņš kaita riepas nevis dienas, cik vēl turēs tas ir tests. Katrs sans līdz metrs ir godīgs, nav te fake, nav te rest. Ziemu gari kā svētas, laid mēs slīpi. Tu aiziet atkal slidotavā. Visi zin, kas man ir, es gribu braukt tandēmā, un šitā vienam slidināties liekas šausmīgi garlaicīgi. Es zinu, ka Arčim šī ideja nepatiks jau no paša rīta, bet viņam nebūs variāti. Matu žuris slīp, nedomājot par to rītdien, netrafarāts dīvies. Zinu tikai tītrienes, sametu šķārsām pēc, ka likamo smuki dirs un jāsā Es gribu pateikt visiem patroniem paldies par 76. GoPro stiprinājumu atbalstīšanu. Tagad, kad var paceniem sekot līdzi, ir cita lieta. Pilnīgi man liekas, ka vajadzēja paņemt to čalu no veikala līdzi pauzzināt šodien. Stukač. Ir jau jautri trenēties, bet tā mana misija šajā sērijā ir paskatīties, vai tām ziemas trasēm Latvijā ir problēmas ar kaimiņiem un policiju. Līdz šim neviena policijas ekipāža pie mums atbraukusi nav, un arī apkārt nekur nekas nav redzēts. Kameras priekšā piekrita runāt vīrs, kurš te ir galvenais. Kā jūs godāt? Armāns. Gribu pateikt milzīgi tev paldies par to, ka tu ļauj jaunajiem un arī mazliet vecākiem gončikiem izpausties. Cik gadus jūs vispār esat? Sākām, man tā liekas, pirms kādiem 15 vairāk. 15 gadi. Es esmu dzirdējis par citām trasēm, kad par ziemas trasēm. Mēs arī šobrīd pat nerunājām par slapjo raganu, bet par ziemas trasēm, kur vāc pārakstus, klapējām ciet un viss pārējais. Un kaut kā liekas pēdējā laikā vispār es dzirdu, kad arvien biežāk šis te viss notiek. Kāds kašķīgs kaimiņš nav jums blakām? Ir. Ir parādījies. Tad katrai trasē ir vismaz viens, jā? Vismaz viens ir. Nu, un kas jums policija arī brauc un viss notiek, jā? Brauc ir bijusi pašvaldības policija brauc. Un te šogad jau laicīgi jau domē tā kā mēģinājumi saskaņot, kad notiks tāda lieta kā ziemas mācība braukšana ziemas apstākļos. Pagaidām liekas, kad mierīgi, kad ir sapratuši, kad jānāk tiem jauniešiem pretī. Jo sanāk tā, kad kādreiz jaunieši brauc pa pilsētu, pa ielām, dzina prom. Jā. Brauciet pa meža ceļiem, sāka braukt pa meža ceļiem, sāka ķert turviņus, brauciet uz trasēm. Nu, kad tagad sāka trases parādīties vairāk un pa tām trasēm braukt, tad atkal nepatīk. Jā. Atkal kāds kaimiņš, kašķīgs, atrod kaut kādu iemeslu, ka nepatīk, ka brauc gar mājām ātri, satrakojās un tā tālāk. Nu, bet šeit vispār mums liekas, mums vispār nevienu mājas neredz apkārt. Te ir pilnīgi nekurien. Tad dzīvo cilvēki arī kaut kur, jā? Ir, jā, otrpus mežam ir, gan sanāk kaut kad
500-600 metri aiz meža otrā pusē. Un tā tik un tā padās, nepatīk, un tik un jā. tā tas nepatīk. Es zinu, cik tu šausmīgi čakari vispār iegūti laiku, lai tu visu to trasu uztaisītu, kāda viņi ir, un lai čaļi varētu atbraukt un trenēties. Un īstenībā, man liekas, Stūri ir tā vieta, kur ļoti daudz jaunie drifteri ir izauguši. Tieši tā, Nikolas pie manis sāka braukt no šitāda auguma. Viņš jau pēdējos pirmos gadus tēvam brauc līdzi, nevarēja aizsniegt. Tad viņam sāka pirmo mašīnu pārbūvēt. Un viņš jau principā man te tā kā aužu bērns ir izaugs. Mūsu likumdošanā ir tā, ka ja cilvēks sūdzās, ka viņam traucē, pietiek, ka vienam uzrakstīt, ka traucē. Viss policijai jāreģē, jābrauc, jāpārbauda, kas traucē, vai troksnis, vai cilvēku kustība, vai mašīnu. Uz izsaukumu viņam ir jābrauc. Sniegs nav uz māsīm, redzi, aiz nav uz kaklu, tā ir smaga ziemas krāsa, redzi, taškas līpa lēras taklu, ka es to saku, tu jūtu peņi smagu, nepārplēs tev manu garu, nāku smagi, es ar vieglu svaru. Es biju tik liels, ka man likās, tu man visu priekš. Nav tik traki īstenībā. Nē, tā ir ļoti labi. Arčs sagriezās, Dzeguzai nebija kur palikt, un tad vagoniņā trešajam arī nav. Vidējam ir visdraņķīgāk būt. Es biju beigās, un reku mums ir -1 lukturs, un bamperītis sāk sadalīties. Jā, viņš sāk sadalīt. Mums vajag kaut ko salīmēt ātri. Man radās ideja, ka varbūt vajag pūru Baltikas izolācijas lēns uztaisīt. Man liekas, tas būtu baigais noiets. Kā salabot 38 5 minūtēs? Ir kaut kāda jēga no šitā, ko es daru? Nav absolūti nekāda. Viņš neturēs. Kamēr kāds neieskries vēlreiz tieši šitai vietā, tad jau viss būs kārtībā. Lūk, tur diezgan nevar salīmēt. Bet cik man ir prieks, ka tas nenotiek ar violeto. Piedod melnais, ka tu tā dzirdi to, bet... Tu jau zini, kā parasti apējās tie melni. Plāns tagad mums ir braukāt, līdz kamēr uzradīsies kāds kaimiņš ar dakšu vai atbrauks policija. Pagaidām nekas no tā nav noticis. Kopumā šajā trasē varbūt nav tas lielākais ātrums, bet pamācīties kontrolēt tačku uz vienmērīga ledus noteikti tā ir viena no labākajām vietām Latvijā. Bija dačiks uzkāps augšā? Nē, temperatūra nebija augšā. Jā, zinu, Cik silts ir? Tas vinējis super bingo. Un arī mūsu šīs dienas branži jau dažu stundu laikā no šādiem te momentiem un arī dažādām šādām stresainām situācijām esam uzkačājuši līmeni, un tagad jau paskats ir labāks. Klāt jau bija vakars un sabrauc no malu malām vēl ziemas slīpētāji. Nu tā, ka tiešām darba dienas vakarā pašāvās vaļā te pallī. Mēs tev tagad tādi ārzemnieki, bagātie youtuberi mausam, ko paskatieties. Šis ir mūsu chase cars. Sākstāt, kā ir vispār šitā filmē? Normāli. Jā? Ārtākā mašīna priekš filmēšanas. Un turpinājām braukt ar domu, ka kāds, kam troksnis nepatīk, uzradīsies, bet joprojām te viss bija kārtībā. Izskatās, ka stūros baigi nav par ko satraukties. Te viss ir labi. Čau, veci! Tu mēģini savu miskas sadaisīt? Ko tad? Tu mēģini tevi... Nu jā, nu te... Tev tā mašīna te trasē stāv visu laiku? Jā, sarunājam. Skolas atbrauc un māc, ja? Klausies, tev gribu apsveikt, tu tagad vari beidzot nedzert bērnu šampanieti, bet pievērsties nopietnām lietām. Bet es jau lietām. sarunāju ar Elīnu, es nekādu īsto negribu. Viņš taču ir pretīgs, viņš tik rūgts acīs. Tad tu palīdzi pie bērnu šampanieti? Jā, man. Ļoti labi. Kā tev šī vieta vispār? Šitā vieta ir vienkārši afigēnā. Zin kā, mēs to ziemu reāli ilgi gaidījām, un tagad ir tie ilgie mīnus, ilgāk laika visi čaļi vienkārši mauc vai nu uz stūriem, vai nu uz ledus lēdurgu. Tas palielam ir tādas divas galvenās vietas Latvijā, kur džeki arī tiekās. Bet šeit ir labi tas, ka
šitā visa vieta atrodas uz uzpludinātas pļavas. Tā kā vienmēr tas segums ir ledus, nav nekāda zeme apakšā nekas. Tā kā šīpiem arī ļoti draudzīgi var visu dienu maukt un par ko nedomāt. Prieks tas satikt. Man tev arī ritīgi liels prieks. Tu līdz esi gatavs, jā? Nu jā, tu itās jāuzliek bumpers, kaut kāds gaismiņas, kaut ko. Viņš jau tik bēdīgi izstāst, pasties. Nu šitas izstāst Pēdējā reize es šito mašīnu redzēju mazliet labākā stāvoklī. Jā? Es atceros, es iebraucu Raganā, Kupanā un baigi pārdzīvoju, ka mazliet te kaut ko trāpīja, bet tagad skatos, ka es diezgan normāli pašaus vaļā. Nu, tur jau tā lieta, zin kā, ja tā ir domāta mašīna treniņiem, tad viņi ir domāti treniņiem. Un tu brauc tā, ka šitas spogulis, īstenībā 48 spoguļi ir baigi labi, jo tagad tu piebrauc tandēmā, pirmās 30 reizes viņš uzlocās šitā augšā, tā kā tajā pusē. Bet uz 31. viņš paliek Tev izstāst sevi 31. bijusi? Nu, tur ir vairāk, jā. Bet, cik gadiem tu jau tu brauc īstenībā? Reāli pirmā trasa, kur es braucu Sanslīdē, tas bija, kad man bija 12 gadi, jā. Pirmā trasa man bija šitā, kur es atbraucu, tā kā rītīgi foršas atmiņas. Man bija tas gods izbraukt ar Baumanu šeit un sapulcējās vagoniņā mums apkārt tūlākie džeki. Un ja mēs braucam ar mazu rezervīti, jo ar šīm automašīnām vēl ir jāizbrauc 100 km mājās, tad šie džeki ir profiņi un viņi gāja uz visiem 100%. Tas ir stulbi, tā nedarēt mājās. Nē, šitā trasa ir bomba. Man patīk, ka viņi arī vienreiz ir izdomājuši to konfigu, viņi viņu nemaina, un viņš reāli bombīgs ir. Tev kažu uzsēdin uz krēlenes, nu. Uj, Mēs ieķērāmies, Nē, stop. Mēs aizķērās. Mēs ieķērāmies. Čaļi salipa kopā, ja? Zini, tā vēl ir mazākā problēma, pasties te. Kas tev uzvārījās? Temperatūra, jā. Tas raģik pārsits, ne? Jā, apstās, kas tur ir? Ui. This is not good. Kaut kāda trubi pārsprāgus. Vai arī veņķiks vienkārši beigts. Jācer, ka viņš šitā ilgi nebija. Es kā pēdējā pamanīju, ka viņš kāp augšā. Šis ir tandēms burtiski. Jūs netiekt vaļā. Drīz sāksies sezona, ne? Viss ies vaļā? Jā, protams, tagad ir tas off-seasons, kad tiek darīti visi tie darbiņi mašīnai. Piemēram, jāpārlas motors, jāpārbauda, viss tur ir čotka. Varbūt kaut kas jāsamaina. Palējām jāpārbauda motors, jāuzliek noteikti jauns bodīkits, jo tas izskatījās vienkārši drausmīgi. Jā. Un palielam, tuiķi jau ir sezona. Vienmēr ir tā, ka nevar atlikt darbus, jo tā sezona atnāk vienkārši šitā. Nenāk, un tad vienā brīdī tev jau nākamdēļ ir gonga. Paldies tev! Paldies tev par izbraucienu! Bija labs secīt. Lai tev veicās jaunajā sezonā, ja? Paldies! Tev arī veiks. Tā arī bez problēmām visu šo vakaru noslīpējām. Ja šeit viss ir labi, tad pēc brīža jums parādīšu vietu, kur nekas nav labi. Nu, ja to trasi pieļaus turpinājumu viņai, tad tā daba tiks vispār noteikti iznīcināta šajā apgabalā. Kas viņiem ir kopīgs ar slapjās Raganas trasi, viņi arī tika pie sava besta būs sižeta. Paldies tev par šodienu. Jā, paldies tev. Bija rītīgi labi. Tagad līņās brauksim uz Liepāju. Ja mēs ātri aizbraucam uz Liepāju, izguļamies un šaujam uz nākamo trasi, ko grib tev parādīt. Un ja novērtē, ko es daru šeit ar savu komandu, nospied to laiku un varbūt apsver domu arī pievienoties kā sekotājs. Bet pirms mēs braucam uz trasi, vismaz vienu jautājumu es gribu uzjautāt valsts policijai šajā ziemas slidināšanas sakarā. Un es tiešām neticēju, ka viņi tiešām arī piekritīs runāt ar mani. Pirmo reizi būs Roberts Vītols degpunktā reportieris. Brauksim ar šo 46. uz valsts policiju. Viņi gan mēs noparkosim kaut kur mazliet tālāk, lai mums neizrauja apskatu. Šajā YouTube kanālā šādi darīs, kad es iešu līņās viņiem prasīt, kāpēc jūs mums neļaujat stāvlaukumos slīpēt naktī, ka neviena mašīna tur nav. Mēs jau redzam, ka kaut kur tur ir paslēpsies policijas mašīna un gaida jau, kad atbrauks tie cilvēki, kas grib pamēģināt, kā tas ir. Un viņus vienkārši uzliek uzreiz agresīvi, un tur jau tas sots ir diezgan liels. Es teikšu tā, mēs neatbalstam šādas pasākumus publiskās vietās. Vispār baigi forši, ka viņi piekrīt šai intervijai, jo es jau neesmu nekāds tur, tur nezinu, panorāma vai
TV dzintari. Labi, naktīs stāvlaukumos vai tukšās teritorijās mums neļaus slīpēt, un to jums, Džek, jāsaprot. Bet, lai saprastu, ka ziemas trases ir mūsu pēdējais salmiņš, mums ir jāpatina bilde atpakaļ. Un paskatoties materiālu, kas ir 10 gadu atpakaļ, mēs redzam, uz ledus trenējās arī mūsu draugi no policijas. Un arī viņiem šeit nesakāja. Tikko pilnīgi svaigu policijas džipu viņi noslīcināja. Un arī mums ielas fujakiem tā notiek. Un tā vienkārši ir daļa no dzīves. Un tāpēc nevajag dusmoties un uzreiz visu vērt ciet. Mēs visi esam tikai cilvēki, un mēs visi tikai gribam uzlabot savus braukšanas spējas. Un starp citu, šis ir lejaskurzemes televīzijas materiāls, kurš nekur iepriekš gaismu nav redzējis. Tur sen atpakaļ policija nebija priecīga par šo atgadījumu, un īsti nebija priecīga, ka šo te visu filmē, un viņi īstenībā varbūt arī nemaz nezināja, ka šis ir uzfilmēts. Piedodiet, bet tagad ir laiks pagājis, un es domāju, ka visiem ar šito viss ir kārtībā. Te īstenībā mēs redzam, cik ļoti apjomīgi bija tie glābšanas darbi. Nu, paskatieties, kādā ķēdītē te viss notiek. Es savā Roberts Vītols pēģu Facebook lapā ielikšu garāku video no šī, nu kādam interesē. Īstenībā ierakstiet komentārā, vai jūs gribat redzēt, jo, jā, te ir vēl forši kadri un baigā nostalģija un vienkārši kaut kas ļoti unikāls. Jā, pāris komentāri, ka jūs to gribat redzēt, es noteikti arī to izdarīšu un ielikšu. Jā, starp citu, man ir Facebook lapa, kur piesakojiet. Un ar šo visu es vienkārši gribēju parādīt un pateikt, ka esam visi cilvēki. Gan ar uzplačiem virsū, gan sēdz fujak ar behām, gan arī Oskars, kurš katru rītu gaida Maksimā dzīriņu. Visiem ir ziemā jātrenējās. Starp citu, kur VHS kasetēs atrada arī Uldi, kurš ir Mārtiņš Seskas sencīts. Viņš šeit ir apmēram Aivorija vecumā, un te Liepājā var redzēt, kā džekiem bija ar auto gaumu viss kārtībā. Un te džeki trenējās ne tikai ziemā, bet arī vasarā. Šie kadri gan nav vispār nekādā sakarā ar šo te video, bet es viņus uzgāju šeit, un es nevarēju viņus jums te neparādīt. Skaņa man gan šajā kasetē nebija, bet izskatās kaifīgi. Labi, pietiks kaifot par automašīnām, ka tās nebija viens liels plastmasa gabals. Labi, varbūt vēl tikai šīs video iečakojiet, kāda gaume bija policijai kādreiz. Jūs paskatieties, E28. Tagad dosimies uz Garkalnas autotrasi, kur tad arī šobrīd ir tas lielākais ziemas autotrases konflikts. Mēs esam pilnīgā nekurienē šobrīd. Tuvākā māja ir, man liekas, kaut kāds kilometrs vai vairāk. Un tāpatās cilvēkiem gribās viņu aiziet ciet. Viņš iznīcināja mežu. Nu, ja to trasi pieļaus turpinājumu viņai, tad tā daba tiks vispār noteikti iznīcināta šajā apgabalā. Pirms stundas ir bijusi pašvaldības policija. Tā kā iespējams arī tos mēs džekiņus satiksim vēlāk. Skaidrs, ka viņi dara tikai savu darbu, ir izsaukums, viņi brauc, jūs atceraties Slapjo raganu, tur ir tieši identisks stāsts, tikai šobrīd mēs runājam par ziemas trasi. Starp citu, kur mums ir arī draugi atbraucis Arčs, kuram nebija bail braukt no Liepājas. Paldies tev, Monteina kungs! Un tu mums esi? Es esmu Lenārds Lepsis, viens no ar tēti veidojam šo trasi. Mēģinām uztaisīt, lai cilvēkiem būtu forši, būtu kur pabraukāt, izbaudīt ziemu. Te jums viss ir privāti īpašums, tā ir jūsu zeme, ja? Viss ir mans Olmas īpašums, kurā es veidoju. Es arī, būdams autosportists ar ļoti daudz jau gadu pieredzi, kaut ko no tā saprotu un zinu, kā varbūt labāk uztaisīt un lai visiem būtu foršāk. Tas galvenais mērķis jau ir, lai būtu cilvēkiem, kur vispār apgūt to ziemas braukšanu pa slideniem apstākļiem, bērni, lai mācītos, visi, kas nejūtas droši uz ceļa, un arī autosportistiem un benzīngalvām kā mums, lai būtu kur patrakot, lai tas nebūtu jādara pa ceļiem. Un arī mēs šodien patrakosim, jo te viens entuziasts ir atvedis 2 žiguļus un kopā ar Bračku mēģināsim ielikt viņus dziesmā. Tuvākā māja. Kur jums tā visa bēda sākās vispār? Tuvākā māja, tieši kur mēs šeit tagad stāvam, trases tālākā daļa ir bišķīt vairāk kā kilometru uz to puses. Mēs gribam uztaisīt šo kā pirmo oficiālo ziemas trasi Latvijā. Jo pilnīgi neviena, kas ir tieši ziemas trasīta, nav oficiāla autotrasa. Tas ir vienkārši privāta īpašums, pa kuru cilvēki var braukāties. Ir jau, kad sabrauc kaut kādas sporta mašīnas, dzirdiet, izai ārā, paklausies, var dzirdēt. Pašas kaimiņus jūs esat satikuši vispār? Jā, ar tiem kaimiņiem, es nezinu, kāpēc, bet viņiem ļoti patīk
to visu darīt kaut kā caur internetu, caur policiju, caur tādām iestādēm. Viņi tur ir arī vākuši parakstus kaut kādus pret un tā, bet pa visu šo laiku no tā ciemata mums ir piezvanījis tieši viens cilvēks, kas ir reāli mums piezvanījis, paprasījis, kādi ir mūsu plāni, tie mērķi, ko mēs te gribam darīt, izveidot. Mums arī bija tā publiskā apspriešana. Es tā kā gāju, mēģināt kaut kādu kompromisu. Tur nezinu, mēs varam tur darba laiku, tur uzbūvēt skaņas sienu uz tā ciemata pusi. Tur varbūt tādās dienās vispār nebraucam vai, tādās dienās tikai ar klusajām mašīnām, lai nebūtu nekāds troksnis. Bet viņiem jau tas vispār neinteresē. Viņi nebūtu tāds hypes no šitā visa noteikti, ja man teica nebūtu deputāts šajā novadā. Un viņi visu to pagriež tā, ka tagad man teica kļuva par deputātu, viņš tagad būvē, tagad viņam ir iespējas, visur ir čomi, visur var kaut ko sarunāt un tā. Tā tas vispār nav. Mēs sākām te kaut ko darīt, ka viņš vēl nebija deputāts. Vecā trasa arī tika uzbūvēta, ka viņš nebija deputāts. Es mēģināju arī kritiski paskatīties uz šo visu un saprast, kas tad tev var nepatikt. Tas, ko Bestapū redzēja, ka nepatika, ka viņu savu zemes ir meži izcirtuši trasei, kur gan viņi likumīgi tos kokus iestādīja citur. Šim džekam nepatika, ka blakus esošajā ūdens tilpnē zīvis ziemā nevar pačilot, jo tas troksnis viņam traucējot. Un pie tās vibrācijas, ko viņš šeit radīs ar tām sacensībām, un tās zivis vienkārši pavasarī uzpeldēs. Plus arī īsti tas turisms nerulēs vasarā, jo blakus ir šī trase. Kur gan es īsti nesapratu. Protams, kādam nepatiks, ka te nav tie koki, bet tā ir privāta zeme, un šī trase netiek izmantot vasarā. Ņemot vērā, kādas tās ziemas vispār Latvijā ir gadi, ka viņa vispār nemaz neatvērsies, un varbūt būs gadi, kad viņa dažas nedēļas gadā būs vaļā. Un varbūt es tiešām kaut ko esmu šeit palaidis garām, jo esmu jau tikai YouTubers, kas lauž mašīnas, bet man kaut kas te vienkārši neiet kopā. Man liekas, viņiem visas tās problēmas sākās tieši tajā brīdī, kad viņi nolēma to visu legāli taisīt. Ko tas troksnis nozīmē jums? Tā kā jums uzreiz atbrauc policija šeit, vai kas notiek īsti? Policija brauc diezgan bieži. Šodien es tev varu apsolīt, ka arī viņi būs. Nevienreiz. Man pat viņu ir žēl bieži vien, jo viņiem jau ir izsaukums, viņiem ir jāatbrauc. Viņi paši atbrauc un mēs mierīgi parunājam, viņi saprot mani. Es saprotu viņus. Vienu dienu es atceros, viņi man teica, ka bija 25 izsaukumi. 25, ok. Un tad jūs zinat, ja jums Garkalnas pusē nofenderēs Ričuku vai jums vajadzēs pašvaldības policijas pakalpojums, visticamāk būs jāpagaida, jo viņiem vajadzēs iečakot trasi. Edrons brauks trasē, ja? Es izbraukšu tev, drīksta? Kā šitais te brīnums turās uz ceļu. Pagā, Sēns zini šo? Zini, es zvanīju. Tad jau viss kārtībā. Trasīt, laba lieta, trasīt visiem iemāca braukt. Es braucu arī ar čaļiem rolīkrosā, tikai es citā klasē. Tu brauc kādā klasē? Superkā. Var just, ka to pilnpēcīgi saprot, kas ir jādara. Viņš izvēl kārā šito pasākumu. Tas liekas kosmos. Menti? Ironiski, kad brīdī, kad braucām ar pašu klusāko auto rajonā, atbrauc pašvaldības policija. Viņiem nāksies piespiedu kārtā skatīties, kā es tīzlojos ar savu žurku trasē. Kaut kāds pilnīgs sviests, šo te es nesaprotu. Tu izbrauc tikko pirmo reizi pa skandalāzāko ziemas trasu Latvijā, kā bija? Forši, ļoti slideni. Es īstenībā biju ļoti pārsteigums, kad viņi ir ledus, jo es nezināju, ka ir ledus. Jo nevienu brīdi man neteica, ka te būs ledus. Es arī nezināju to esīt. Tagad izbrauks, tu būsi pirmos 2 abas Afrikā. Bet tu prasās garāk, ja godīgi. Jā. Mēs pa tramplīnu vēl reizi izbraucām tur trampiņš, ja tu tā ienesies, tur var labi piesēsties. Bet es negribu pamēģināt. Es vēl gribu mājās tikt. Baigi ladainais te ir. Jā, īstenībā ir ļoti slidīgi. Man tās redzes jau tur sāk jau palikt tādas nosacītas. Cik vēl tureiz tas ir tests, katrs sans līdz metrs ir godīgs, nav te fake nav. Kā ir kā svēks, lai mēs slīpi, tas ir. Es ceru, ka mēs kārtē nepārsitām. Es ceru, ka man būs ar ko aizbraukt mājās šodien. Pānu mēs toču uzsitām. Es ceru, ka viņš tā kā neuzspied karteri. Vismaz mūsu draugiem nav garlaicīgi. Un kamēr mēs šeit izmantojam iespēju paslīpēt, man aizgāja, ka Lenards, šis te džeks, kurš mums visu rāda un stāsta, viņš ir 2-kārtējais Latvijas Lietuvas rallycross čempions, un viņš ir atvedis šeit arī savu tačku.
Es kādreiz ļoti fanoju par Sēlikām un nekad šādu auto rallycross versijā neesmu redzējis. Nu, ko mēs liņās brauksim ar manu bērnības sapņu auto? Tev šobrīd zinējis ir tāds pats kā gonkās vai cits kaut kas iekšā? Man ir viss tas pats. Tev reāli čempionu taču tagad ir, jā? Jā, man viss ir kā, es braucu rallycrossā. Nu, tikai ir nevis puslika virsū, bet zāģi. Bet tagad jau tulīt mēs viņu jauksim ārā visu uz rebildiņiem, un tad lai sezona ir apakaļ viss. Tā ir pirmā reize, kas uz zāģi dzīvē brauc. Nopietni? Jā. Labs, rītīgi labs. Tas trampolīns ir, kas visu to padara vēl labāk. Un īstenībā šeit trenējās daudz rallycross džeki. Šis te ir Jorens, un viņš šodien ir atbraucis parādīt atbalstu trasei un arī atved savu gāžamo. Šī ir man tačka, jā. Un tu brauc rallycrossā Lietuvas Latvijas čempionātā, jā? Jā, tieši tā. Un kā tev iet tur vispār? Kopvērtējumā 4. šogad paliku tieši aiz līnijas. Nekas, ir jauns gads, jā, jauns iespējas. Tāpēc es arī te esmu atbraucis ar to mašīnu. Matrinēties, jā? Jā. Klausies, tu kaut kur tepat netālu dzīvo arī? Jā. Tad šī tev tāda tā kā mājas rasjā sanāk? Šis ir, jā, mans rajons. Pastāst rekur par savējo aparātu. Diltrix Duratex iekšā. Tagad tur ir standarta versija ielikt, ziemas treniņu apstākļu dēļ. Standarta kārberi ir uzlikta, bet sezonas laikā man ir tas pats diltrīgais motors, tikai bišķi vairāk zirgi, sekvenciāli ātrumkārbi tur ir virsū. Parasti sporta mašīna. Ko tu vispār maksā šādu tačku uztaisīt? Šitādā ziemas versijā nav nekas baigi superdārgs, bet es varu nosaukt ciparus vasaras versijā, tas ir sezonas laikā. Motors kaut kādi 13 līdz 15, kārba kaut kādi 7. Amīši man nav baigi dārgie, bet tie īstie amīši maksā kaut kādus arī 7,000. Pat tā bunža un viss, kopējās izmaksas līdz kaut kādiem 30 aiziet. Jā, starp citu, vispār runājot par trasēm, arī ļoti labs veids, kā tēviem ar dēliem sakonektēties, ir atbraukt uz trasēm. Jo, piemēram, pirms es sāku ar šo visu nodarboties, mēs ar tēti īsti nedraudzējāmies. Mēs tur vienā mājā ķipa dzīvojam, bet īsti nerunājām. Tad viņš man uz 16 gadu dzimšanas dienu uzdāvināja Honda Prelude, zilā krāsā, 5. ģenerācija, 2.2 Vīteks, vienkārši labākā mašīna ever. Un tad mēs katru nedēļas nogali braucām uz trasīti un šitā labākie čomu kļuvām. Es pajautāju par troksni, kas nepatīk kaimiņiem, arī Linārda Sencītim Jānim, kurš pastāstīja, ka valsts vides dienestam pat sākumā nav bijušas pretenzijas un likās, ka viss te ir kārtībā līdz brīdim, kad bija tas bestabū un sākās viss tā ažiotāža, tad pusgadu vēlāk vajadzēja uztaisīt tādu kā ekspertīzi par to troksni. Tas viss tur izklausās daudz gudrāk, bet es jums stāstu vienkārši īsāk. Un daudz tajā brīdī atmestos, bet džeki nepadevās un sāka štukot, kur tādu papīru var dabūt gatavu. Mēs mēģinām noskaidrot, kas tas ir. Jā, tas maksā 5,000 eiro. 5,000 eiro? Apkopo datus. Jā. Viņi ievada datorā datus, viņi skatās visu teritoriju, viņi ņem vērā teritorijas plānojumu, teiksim, iespējamās, esošās un iespējami potenciālās apbūves, kas būs, topogrāfijas, reliefus, kaut vai ir iespēja, ka atbrauks kaut kāds sporta auto skaļais, tad viņi uztais to modelējumu pa visu sliktāko scenāriju. Jā. Un viņi tur bija ielas mašīnas reiķinājuši un sportu viņi paņem Porsche GT3 ar... Tas viss izsmāk, nekad tad arī neatbrauks. Jā, bet Porsche GT3 ar sporta izplūdu ar 132 decibeliem. Okay. Kosmos vienkārši. Un 132 decibeli. Un viņi rēķina, ka tās būs tādas mašīnas, kas brauc visu laiku. Viņi paņem maksimāli sliktāko iespējamo variantu, lai pēc tam tev nevar neviens, teiksim, piešūt bumbas, vai ne, ka tur ir kaut kas, tomēr brauc skaļāki nekā bija vērtēts un tā.
Nu, viņi to visu saliek. Viņi to visu saliek dokumentā, 40 lapas puses. 40 lapas. Mums pa maksimumu vērtējot, mēs no tā noteiktā robeža lieluma, no kura būtu, nevis tas, ka nedrīkstētu taisīt trasi, bet no kura būtu jāīsteno kaut kādi skaņas ierobežojoši pasākumi. Mēs līdz tam robežu lielumam pat pusē neesam. Okay. Ja? Un visiem tiem bļāvējiem, kur ir pret šīm ziemas trasēm vai kaut kādām braukšanām, katram no viņiem, tie cilvēki, kas pa šosei vai ceļu brauc pretī, un tie, kas pretī braucošie būs bijuši ziemas trašu braucēji kādreiz, viņi ir daudz drošāk satiksmes dalībnieki. Un, ja nedod Dievs mašīnu saslīd, vai viņš mācīs to mašīnu savākt, iekrāmēt tā, lai viņi neieiet tai pretējā joslā vai kaut ko. Ja? Tad mēs sapratām, ar troksni visam šeit vajadzētu būt kārtībā, draugi. Un iespējams pienāks brīdis, ka šiem džekiem vairs nevajadzēs tērēt savu laiku un 25 reizes dienā braukt ziemā uz šo trasīti. Tu man esi tā atbrauc līdz, par ko tev milzīgs paldies. No? Mēs tagad brauksim ar žiguļiem. Mums iedod katram žiguļi. Jā, tandēmiņā? Kādēļ džeki šodien ir atbraukuši, sarūpējuši 2 žiguļus, un mums arī žiguļu tēts ir arī, ja? Kā man tev godāt? Armands. Armands ir vispār, riktīgs gončiks kādreiz bijis, ja? Rallijā braucis, ja? Rallijā braucis, jā. Un tu mums šodien 30 gadu atpakaļ. 30 gadu atpakaļ. Un kas tehniski viņa abi ir pilnīgi identiski sanāk? Ziemā, es domāju, jā. Ziemā, jā. Ziemā nav svarīgi dzinēji. Viens ir tas ir jaudīgāks, tas varbūt ir parastāks, bet ziemā jau ir tikai stūra gāze. Es ar viņiem braucu, viņi ir reāli lēni. Tā kā nebūs tā kā tev ar šurku likās, tas ir kāds 4 reizes lēnāk. Un nav saķera. Bet mums bija tikai viena problēma. Bija grūti šajos žiguļos iekāpt. Būs sūdīgi. Vai viņš nav regulējums, vai ne? Jā, kā ir? Es nevaru uz tevi pēdāņus aizsniegt. Dabūj kaut kādu pozīciju. Jau pat sūši pasprātēs nav. Un iedomājies pat tagad, kad te ir izrauts kaut kas ārā, viņš tāpatās ir, viņš smaržo kā žigulis, tā interesantā, man liekas, viņi nevar dabūt ārā. Sprādzējās? Viņš toķi nesprādzējās. Es nerādu labi piemēru, ka es nepiesprādzējos, bet man nav baigās iespējas šobrīd to izdarīt šeit. Kas čokā taisīs? Tā. Bet, kad viņš uzsils, viņš arī joprojām... Jā, lai viņš brauc ar tādu. Šīreiz nebūs labi. Ja man te ir cieši, tad viņam vispār tur ir... Paskatiet! Dāj, operātori, kā piekšā krēslā. Šis arī nav labs piemērs. Es paņēmu Akselu kā papildus svaru salonā. Es domāju, tas mums būs vajadzīgs tagad. Man riktīgi ķerās kājas. No! Kāds tandēms, brāviens! Par ko mēs sapņojam? Mēs jau tur sapņojam riktīgos tandēmus taisīt. Lai pīsies malā! Kā te ir apakaļ gājis? Visas krēlens, ko mēs ledus trasē mācījāmies, tas viss ir jāliek lietā tagad. Davai, Arčik, brauc! Braukt ir jautri. Šitā nevajag jau zikā. Tai ziemā jau nevajag baigo jaudu. Vajag vienkārši labu kompāniju un kaut ko. Un šis ir kaut kas. Nē, labi, galvenais jau, ka mēs esam piesprādzējušies un tev ir krēsls. Ko vairāk vajag, Un zikā, vienam braukt nebūtu interesanti, bet kad var braukt ar kādu čomu un tandēmā, tāda sākās jautrība. Bet tagad ir laiks noskaidrot, kurš ir lielākais nazis šodien šajā trasē. Un, lai arī mēs pašāvām tīri labi vaļā un arī rallycross džeki parādīja, kā ir jābrauc, man interesē viens džeks, ar ko gribu parunāt. Tas ir šis te fujeks, kurš visu dienu slīpē ar šo Volvo. Jūs paskatieties, ko viņš šeit dara. Viss cieņa, gan braucējiem, gan tačkai.
Čau, kā tev godāt? Mareks. Marek, tiešām viss cieņa. No malas pasās ikdienas mašīna liekas, bet tagad jūs atnāciet rekur. Te izskatās, ka Džeks ir piedomājis mums rekur sporta beņķis, hidriņa. Izstāsta, ka kaut kas ir kārbi darīts. Kārbi ir darīt? Nē, kārbi ordināli. Viss ir kā vajag, jā? Jā, viss ordināls, tikai bloķi. Principā es braucu ar Volvo, jo manam tētim pieder Volvo šrots, tāpēc saplīst detaļas, es varu aiziet lietas paņemt. Jā? To nevar teikt tētim. Nē. Bet, principā, nē, viss tur oriģināls, ir tikai bloķis aizmugurē un priekšā ir izņemts rādio ārā, lai vieglāk mašīna. Prieks tevi iepazīt un forši redzēt, ka šādi te var pabraukt ar šito tačku. Es gribu pateikt paldies tev un tavai komandai par tiešām foršu laiku šeit. Vispār tagad, kāda tā nākotne jums te izskatās? Mēs jau ceram, ka viss sanāks. Mums te ir pēdējā stadijā visus tos papīrus līdz galam sakārtot. To izdarīsim un būs te oficiāla autotras un tad jau varēsim drošāk visu taisīt, pat arī varēsim taisīt kādu pasākumu un, kārtīgi, lai ziemā čaļi dabū un izbraukāties. Un kā var atbalstīt vispār to visu pasākumu? Mums jau atbalstīt tik, cik pacīnīties tikpat labi internetā pret tiem visiem bļāvējiem, kas tur kategoriski šito neatbalsta un ar visiem fake profiliem, kas mums tur uzbruk. Un braukāties, izbaudīt. Tiešām, manuprāt, trasīt ir sanākusi diezgan interesanti un brauc un braukāties. Klausies, novēlu tev, lai ar šo draudziņu sanāk vēl 3. tituls, jā? Jā. Lai viss ir labi un milzīgs paldies, prieks tev dzīvē satikt un tavējos, tā kā jūs esat spridzekļi. Un arī jūs, skatītāji, esat spridzekļi, šo video noteikti velt visiem saviem Patreoniem, jo bez jums šāds saturs nebūtu iespējams. Starp citiem, kas vēl nav pievienojušies bariņā, tikko man tur iznāca video no Dakāras, kur devos satikt braucējus un dzīvot tūkstnesī. Un ja tūkstnesis tev neinteresē, tad noskaties video, kur devos uz Ameriku satikt F1 braucējus un ieraudzīt jauno Red Bull formulu. Un, protams, vēl 10 citu video, kas gaida tevi. Un atceries, ka man tie ir kā Ziemassvētki. Katru reizi redzot, kad pievienojās jauns Patreons, jo zinu, ka ar jūsu atbalstu varēsim kopā safilmēt lielas lietas. Kas tur skan viņai? Ko tu salauzi? Es izslēdēju visu pakaļ. Jā, bet nebija slipaši pirmās reizes. Ļoti labi. Lai arī parasti šeit beigtu video, šis tomēr ir ziemas speciāla izlaidums. Un kas tad tas būtu par ziemas īpašo video, ja mēs neaizbrauktu ciemos pie draugiem uz ledus Ledurgu? Bija grūti nolikt tiesības? Īstenībā nē. Liels paldies manam instruktoram, kurš ļoti labi īstenībā mācīja. Tu šitā liki eksāmeni? Apmēram. Un kā jau tradīcija mums ir noslēgt ziemas video, arī es domāju šīs sezonas ziemas video ar atbraukšanu uz Ledurgu. Čau, draudziņ! Čau! Jo, kā iet? Ļoti labi. Ļoti labi. Atkal tu esi atbraucis darbdienā, un te mums ir dīvānā pirdēja un bezdarbnieki. Jums šeit arī notiek kaut kādas problēmas ar kaimiņiem un tādām lietām, vai tas nav pie jums? Mums ir paveicies saprotošiem kaimiņiem. Šotauts Madarai, kur sāk ir citreiz traki, bet viņi saprot. Madara dzīvo tepatās. Tā ir Madaras māja, un te ir ziemas trase. Un skaidrs, ka kaut kādā brīdī būtu foršs klusums un tā tālāk, bet viņi saprot, ka ir ziema, trase, čaļi mauc, un tas nav viss cauri gadu un viss ir kārtībā. Cik ilgi vispār ir šāda te trase sagatavot? Tā kā vispār, ko tas prasa no jums? Sāk zīmēt trasi 13. septembrī. Sāk valkāt, septembra beigās sāka diskot, un tad jau pirmā līdzināšana bija kvadrs, kas viņu izmētā izlīdzināja, un teorētiski no septembra sākot tas viss notiek. Ķerot katru mirkli, kad ir dublīts, velkot dubļus, kad bija pirmais sals pēc salā, visu atkustu, un es Sensim teicu, es zinu, ka būs 2 centimetri virsū putriņu un vilkām tā kā Nutellu. Reāli, un tas viss tiek darīts ar mazo dārza traktoru 15 zirgi. Un te ir 1,7 km, 10 pārmetru platums tagad jau. Tas nav tā vienkārši tīrums, un es tagad ņemšu un uztaisīšu trasi. Jā, ir arī tādas trases, bet mēs šeit strādājam dienu un nakti, un es neesmu redzējis brīvdienas 3 mēnešus. Un šī ir viena no manām mīļākajām trasēm Latvijā, viennozīmīgi dēļ garuma, platuma, ātruma un tā reliefa. Iesaku katram reiz dzīvē šeit atbraukt un pamēģināt ziemas priekus. Žuri slīp, nedomājot par to rītdien, netrafarāts dīkdienas. Zinu tik
kā tītrietis. Sametu šķērsām taču, ka līgumos smuki dirs un nesā aizmirstu par bēdām vielu. Nelegāla vietā deg vēl lētāk un pa karavu slaigāju. Ielu piedzīvojumus baudām slēnām, nedzīvoju ēnās, nesabradu joks, nesipoju, netripoju, trojkas mētā. Neslīm to spēku rati, kad es ešu šajā ēkā. Joprojām tīri mati, jo visi priekšējais paliek spēkā. Sniegs nav uz nāsīm, redzi, aiz nav uz kakla, tā ir smaga ziemas krāsa, redzi, taču, kas slīd pa lēdus taku, ka es to saku, tu jūtu peņas smagu, nepārplēs tev manu garu, nāku smagi, es arī vieglu smagu. Zini, ka tu esi tajā vagoniņā visā, un ja priekšējais tur sačikrējies, tad vienos vārtos. Jā. No reku ir vienos vārtos, 48 rozīgajiem. 400 eiro, jā? Nu, tā viņi maksā lietot. Apmēram, es cerēju, ka stikliņu var nomanīt, bet iekšā arī sasists. Un ksenots nedeg vairāk. Un ir prieks, ka es neesmu vainīgs par šitā. Bet kā trasīt vispār? Bija īstenībā ofigēni trasīt. Un es tev teicu, man patīk tie reliefi. Jā. Viņi tādi plati un ātri. Kā jūs domājat, cik litri uzgāsts šogad ir? No cik šeit ir? ledus uzliec. No cik? Mīnārči, tu nezini. Cik litri uzgāst? 100 000. Litri? Jā. 2,5 miljonus. 2,5 miljonus? Jā. Šo sezonu 2,5 miljonus litru uzliek. Cik jums ūdens rēķins ir? Jā, nu vēl viens iemesls, kādēļ es šo video veidoju, lai cilvēki redz, ka stāvēs šīm ziemas trasēm, ka viss jau nav tik vienkārši kā daudziem liekas. Un Toma gadījumā šeit iesaistās visa ģimene. Un tas, ko jūs tūlīt dzirdēsiet, jūs būsiet pārsteigti. Man mamma brauc, tēvs vispār ir pensionārs, pats uzbūvēja bīteri un gāži, tā kā lielais. Viņš ir vecākais šajā trasē, kurš brauc. Tas nav tikai dēla ideja, tā ir visa ģimene. Čau! Tu arī izbrauc un patīk gāzt arī trasē, ja? Dēls jau saka, ka paliek bišķīt, sāk jau palikt labāk. Par viņu tu labāk, ātrāk brauc? Nē. Gan jau, ka ir, vienkārši negrib lielīties tagad. Pagājušo gadu sāku trenēties. Jā, tā kā normāli driftiņā, un šogad jau es varu sēdēt uz bremzīti un braukt tandēmos. To es gribēju dzirdēt. Kur ir tava tačka? Parād savu mašīnu. Pats uzbūvēju. Parād, aiziesim. Jā, rudenī, kad beidzās darbi ceļu būvē, nebija ko darīt un uztaisīju šo. Oi, zied, klausies, vienu tu to dizainu pats izdomāji? Man ļoti patīk, kā izskatās īstenībā. To Toms izdomāja. To tā kā dēls visu ieteica, jā? Nu, ir ar visu stūrīti, rocenīti, viss tā kā vajag. Ļoti skaisti. Mums te sāk tumšs palikt, bet pasēdēs, nezinu, vai jūs redzat? Ne, jūs redzat, jā. Viss notiek Vilnim šeit. Kā tu varbūt ar mazliet tā iedvesmot tos, kas sēž divānā joprojām? Jā, mierīgi par ziemas garajiem vakariem, nevis sēdēt divānā un spaidīt pultis, bet aiziet uz garāžu un sabūvēt kaut ko. Ļoti labi, Vil, man patīk tas entuziasms tik forši. Kas tev pa dzinēji tur ielikts ir? Tur ir iekšā 1.8 IS. Un tu vari ar sieviņu ar tandēmu uztaisīt tagad? Nu, var mierīgi. Var mierīgi, jā? Nākošais gadu? Es tev tur pie vārdu. Uztaisīsim tādu lietu, ja mēs šim video varēsim savākt 5000 laiku, tad Vilnis un Vineta nākamajā sezonā mums rādīs tandēmu. Jā, varam tā sarunāt, jā? Tad paspiežam rokas. Jā, ok. Vilni, jā. Jums nebūs, kur atkāpties, jā? Jā, sarunāt. Spiežam tos laikus. Es domāju, ka mēs kopā varam savākt. Un tad jau uz nākamajā sezonā ziemā atbraukšu šeien. Ceru, ka ziema mūs lutinās. Un uztaisīsim kārtīgi tandēmu, nofilmēsim, labi? Un es arī ceru, ka šis video lika aizdomāties visiem tiem, kam tās ziemas trases nepatīk, ka tomēr ir tā liela vērtība, ja mēs baranku mācēsim savaldīt un praktizēties vajag. Pasties to mašīnu, kā domā, viņa ir skata? Es domāju, ka ir skata. Ir, vai ne? Jā, viņai decembrī ir iziet jauna skati, ko es jau 3. gadu solu mehāniķim, ka mēs vairāk skati viņai neiesim tajā mašīnai. Bet, viņš nav baigi priecīgais gan jau, ne? Nē, viņš nav priecīgs katru reizi, ka es čau Mārča, vēl veiksmi arī nākamgad. Skaidrs, ka ir vēl ļoti daudz foršas trasītes. Varbūt iemet komentārā, uz kurien mums vajadzētu turbūt nākamgad aizbraukt. Man gribās parādīt to autokomunu, tos čaļus, visus, kas gāž un kāda ir tā viņu, tā dzīve un viss pārējais. Un, jā, es ceru, jums arī tas likās interesanti. Un ļoti ceru, ka kompromiss atradīsies katrā ziemas trasītē starp īgniem kaimiņiem, stresainām zivīm un visiem, kas vēlēsies izveidot kādu ziemas trasīti arī nākamos gadus. Bet mums ir laikam klānis. Tā ir, ka pa 500 eiro 46 bez grīdas kopēt.
Un uzslavs tev, ka noskaties līdz galam. Man tas ļoti daudz nozīmē, pie šī video strādāju gandrīz 2 mēnešus kopā ar savu komandu. Un, ja neesi vēl sekotājs, tad apsver domu pievienoties. Līdz gada beigām mēģināsim savākt kopā 150 000. Es zinu, ka izklausās nereāli, bet varbūt sanāks. Un atceries, ja tev bija pa īsti, tad droši Patreonā tev gaida daudz jaunu video. Un kas tas sarkanais bijās? Man atlaid vaļā un viņš tad es varu sākt bīdīt uz priekšu. Viņš jau filmē. Jā. Viņš jau kruķās uz priekšu. Jā, taču. Jā, un tad šitā. Jā. Un kā apakaļ uzlikt?